Vai es varētu varbūt lūgt opciju, ka es varu te padauzīties? Tad es dodu šito mikrofonu. Jā. Jo, pēc pusdienām, lai es pats šeit neaizmigtu, tad labāk es te tā pakustos. Tas arī čaļiem izaicinājums, kas tiešraidi veido, un savukārt es mēģināšu. Jā, slaidus vajadzēs pārslēgt, un savukārt es tad mēģināšu iemidzināt jūs, kas ir pēc pusdienām tādi labdabīgi noskaņoti, viegli meditatīvā stāvoklī. Virsraksts digitālais klimats, protams, tāpēc, ka prezentētājs ir mēģinājis izlikties, ka viņš stāstīs kaut ko aktuālu. Tas tāds populārs vārds, bet, protams, ka digitalizācija mūsdienās veido vidi, kurā mēs dzīvojam nenoliedzami, un līdz ar to ietekmē arī klimatu parastajā izpratnē, bet tā kā tā ir vidi, kurā mēs dzīvojam arī socializējoties, tad noteikti digitalizācijā ir arī ietekme uz klimatu pārnestā nozīmē. Spožums un posts, tas nedaudz no dramaturģijas, lai nav tik garlaicīgi. Bet īsi par Meža pētīšanas staciju, jo atšķirībā varbūt no šīs dienas lielākās daļas runātāju, es, diemžēl, nemēģināšu jums stāstīt, kā jums būtu jārīkojās. Es nevarēšu jums piedāvāt atbalstu vai kaut kādu palīdzību digitalizācijas ieviešanā. Es vienkārši varēšu padalīties ar to, kas notiek mūsu uzņēmumā, kāds ir tas domāšanas ietvars, jeb mindsets mums, un tāpēc īsumā Meža pētīšanas stacija apsaimnieko valsts zinātniskās izpētes mežus, zinātniskās izpētes atbalstam, meža zinātnes atbalstam un meža izglītības atbalstam, taču tajā pašā laikā mēs nodarbojamies ar pilnu meža apsaimniekošanas ciklu, tā skaitā novācam meža ražu un gūstam finansējumu, lai tās savas funkcijas īstenotu. Līdz ar to mēs sevi tomēr uzskatām par meža nozares uzņēmumu. Tiesiskais status mums gan ir publiskā aģentūra, bet pa lielam tas droši vien no komerc uzņēmuma vairāk atšķirās tikai ar to, ka tā peļņa tiek ieguldīta, kā jau es minēju, konkrēto funkciju veikšanā. Un tāds, kā organizatori bija nosaukuši tā mīļi un arī pieticīgi, ka šī ir vidzemes mēroga konference, tad Meža pētīšanas stacija arī jūtās piederīga vidzemē, jo mums ir mežu novads Mežolē pie Smiltenes, Taurenē un Madonā pie Kalsnavas. To pašu gan mēs varētu teikt arī par Zemgali un Kurzemi. Uz Latgales konferencēm gan es nevaru braukt, laikam, tur mums nav mežu novadiņš. Mums jau gribās domāt mežiniekiem, ka mēs tādi unikāli un kaut kādā mērā tā arī ir, bet tās digitalizācijas konceptuālajā līmenī jau mēs vispār no biznesa organizācijām daudz neatšķiramies, jo mēs tikai varbūt ar to, ka mēs apsaimniekojam bioloģisko aktīvu, tad mums jābūt vēl atbildīgākiem. Bet tā parastā izpratne biznesa līmenī ir, ka mums ir jādigitalizē tradicionālie procesi, radot stāvokli, ka mēs visu varam izmērīt reālajā laikā. Tādā veidā mēs sev dodam iespēju modelēt visus darbību ietekmējošos faktorus, un arī uzlabot lēmumu pieņemšanas efektivitāti, ātrumu. Mūsu uzņēmuma darbība tādā veidā cerams tiek padarīta produktīvāka un konkurētspējīgāka. Informācijas aprits līmenī savukārt tas ir analogās informācijas pārveidošana digitālā. Mēs uzskatām, ka tā tiek atvieglot jebkādas informācijas glabāšana, pieejamība. Un pats galvenais, ka IT sistēmām jāspēj sarunāties savā starpā, tas ir šīs te digitalizētās informācijas galvenais benefits. Es pat subjektīvi vairs neuzskatu, ka tā ir kaut kāda digitalizācija, ja tas nenodrošina
šo te starpsistēmu sadarbošanos. Un, protams, ka šī te informācijas līmeņa digitalizācija ir priekšnoteikums vispār kaut kādai automatizācijai, mašīnu mācīšanai, ieviešanai, mākslīgam intelektam, lielie dati, analīze, saucamā datu ekonomika. Makro līmenis, tā ir tā vide, jo šodien populārs termins ir digitālā transformācija. Mums šķiet, ka mēs vairāk nevis pārveidojamies, jeb transformējamies, bet mēs pielāgojamies jau šai digitālai videi, kas ir apkārt. Jā, var piekrist dažiem iepriekšējiem runātājiem, ka tas varbūt liecina par kaut kādu iepalikšanu nopakaļ, bet Latvijas jau, un īpaši mežinieks Latvijas pietiekoši konservatīvs un beigās jau savu mērķi sasniedz, to lēnāk brauks tālāk tiksi. Nebijušas iespējas, protams, komunicēt, tīkloties, sadarboties, kas ir tāds būsteris inovāciju izaugsmei, attīstībai vispār, jebkurā jomā, nevis digitalizācijā, tikai milzīgie zināšanu resursi, kur ir pieejami neatkarīgi no attāluma. Vienkārši sakot, sabiedrība paliek gudrāka. Un tas, ka sabiedrība paliek gudrāka, protams, arī biznesa organizācijas, kuras gala beigās tāpat veido cilvēki. Biznesa organizācijas kļūst gudrākas, līdz ar to atbildīgākas. Veidojās šī vides apzināšanās, ilgtspējas jautājumu, atbildības līmenis nesalīdzināmi augstāks nekā, 30 gadus atpakaļ. Tā kā tas ir tā ilgtspējas pieejas ieviešana, tas ir rezultāts tam visam. Klimata pārmaiņu mazināšanas līmenī, dati un tehnoloģijas, nodrošinot efektivitāti un inovācijas, tas ir tas, kas mūs virza uz aprits bioekonomiku, energoefektivitāti un atkal uz to pašu ilgtspējīgas saimniekošanas un ilgtspējīgas biznesa organizēšanas pusi. Lielie dati vispirms jau ļauj apzināties šī izaicinājuma mērogu, un tālāk jau strādāt ar klimata modeļiem, kas tiešām ir, tur vajag superdators, lai kaut ko nomodelētu. Man gan nav ilūziju, ka mēs atkal iecienīts termins ir klimata pārmaiņu mazināšana. Man gan nav ilūzija, ka mēs šīs pārmaiņas varam apturēt. Īsti es pat neticu, ka mēs viņus varam mazināt kā cilvēki, bet mēs varam pielāgoties, ļoti varbūt merkantīli, bet rūpējoties par cilvēces eksistenci vispār, izdzīvošanu nākotnē, jo, kā mēs zinām, klimata pārmaiņu cikli jau uz planētas Zemi notiek tāpat. Jā, cilvēks noteikti kaut kādā mērā ietekmē, bet es domāju, ne tik ļoti, lai mēs tiešām varētu kaut ko apturēt, mums ir jāpiemērojās. Un ilgtspējīgā uzņēmējdarbība, protams, kļūst ar vien svarīgāk. Kādreiz to sauc par nefinanšu ziņošanu, tagad ilgtspējas pārskati, analizējot tos pašus ESG kritērijus, un uzņēmums tādā veidā ieņem kaut kādu vietu tādā sociālā līmenī. Tur vairs nav runa tikai par produktivitāti un efektivitāti, ko mēs runājam, bet tie atbildības līmeņi ir pavisam citi, jo arī patērētāju vai klientu sadarbības partneru kultūra mainās, un tas tiek arvien vairāk novērtēts. Digitalizācija un cilvēks tās varbūt blaknes, ja šis bija tas digitalizācijas spožums mūsu izpratnē, tad ir arī posts vai postiņš. Organizācijai vadības līmenī ir jāpieņem lēmums par investīcijām, jāmaina tradicionālo procesu dizains. Tāpat jānodrošina kvalitatīva
datu ievadi. Jo vecais teiciens bullshit in, bullshit out strādā šeit ļoti labi. Un jaunās tehnoloģijas, kuras ir jāmācās, jāmāk izmantot, un tām ir jāizstāj tās tradicionālās metodas, kas ir izaicinājums, jo reizēm gribās tā kā pagaidām vēl to veco arī, un tad jau kaut kad to jauno, un nekas nav pastāvīgāk pa pagaidām, un tad diezgan sarežģīts tas pasākums kļūst. Tajā vadības līmenī tas izaicinājums ir radīt digitalizācijas arhitektūru, ja mēs vismaz par savu uzņēmumu runājam, jo es īsti nevaru piekrist Steve Jobs idejai, ka patērētājs jau patiesībā nezina, ko viņš grib. Viņam vajag pateikt priekšā, un viņam nav nekāda vajadzība pēc tam tur iejaukties lācītim vēderā, jo patērētājs, es atvainojos, ir stulbs, vai Jobs vārdiem varbūt slinks, un viss ir jāiebaro. Tā kā, ja tam īsti nepiekrīt, tad ir izaicinājums uzbūvēt to virtuālo digitalizācijas būvi, infrastruktūru un izpratni par to, kā tam jābūt. Tāpat ir izaicinājums īstermiņā sarēķināt investīciju tiešo atdevi, jo tas tomēr ir tāda ilgtermiņa ietekme un tas diskomforts, kas tev rodas, ka lai man atvaino izstrādātāju puse, bet tad, kad tu sāc komunicēt ar ārpakalpojumu sniedzēju, tad pirmais ir, ka tev mēģina iedot to gatavo produktu, kuru labāk neko nemainīt, jo šitais ir tā. Un tad, kad tu sāc jau sadarboties, tad tu arī jūti, ka tevī kaut kāds tur negribot ir svešķermenis, es to saucu par uzsēdināšanu uz adatas, bet tur neko nevar darīt, jo šīta dinamiskā attīstība notiek, ir nepieciešama, un tieši tāpēc, ja ir jūtams, ka tas nav tas, ko mēs tomēr gribējām, tad vadības līmenī ir jāspēj pieņemt, ka digitalizācijas ieviešanā ir tiesības kļūdīties. Un tas arī nav viegli, jo izliet to ūdeni ar visu bērniņu ir žēl, bet ja tur neko nevar izdarīt, tad nekas nesanāk, un tā ir tāda dilemma. Savukārt tādā lietotāja līmenī vai organizācijas darbinieku vidē bieži vien šīs sistēma ieviešana un digitalizācija ir kā apgrūtinājums. Tas tiek definēts kā acīm redzot, tagad mūs grib izsekot, grib kontrolēt, ko tad mēs slikti strādājām, iepriekš, ko jums te vajag no mums, sēdēsiet tagad lielais brālis, mūs viss vēro. Tas ir atkal tāds vadības, organizācijas vadības un politikas uzdevums radīt šo te digitālo kultūru uzņēmumā, mēģinot stāstīt pēc būtības, kāpēc tas ir nepieciešams, bet tas nav viegli. Un dinamiskā mūža mainīgā sistēma attīstība. Tas ir psihoemocionālais stress, droši vien, ka jebkuram organizācijā, bet it īpaši tiem cilvēkiem, kas ar tehnoloģijām ir tā kā uz jūs. Tas nevienmēr ir saistīts ar vecumu, bet tas ir saistīts ar to tehnoloģiju pratību vai digitālo pratību. Tā kā šīs ir tās blaknes, varbūt digitalizācijai, ko organizācijai ir jātiek galā. Digitalizācija un meža apsaimniekošana, jeb resursi zeme gala beigās, tad meža zemes apsaimniekošana, aprits ekonomika, balstīt uz produktu izsekojamību, koksnes produktu, meža produktu izsekojamību. Tas ir tas nākotnes stāsts, tas nav bez digitalizācijas realizējams. Tāpat arī šajā aprits ekonomikā un ne tikai ir milzīgs koksnes produktu aizvietojošais efekts. Un tur ir tā sistēmiskā netaisnība, ka jau no 90. gadu sākuma tajos ANO klimata mērķos ir divi tie lielie mērķi. Viens ir fosilo emisiju samazināšanas stāsts,
un otrs ir oglekļa piesaistes stāsts. Un mežs ar to zizīm sektoru ir tikai tajā piesaistu pusē. Un mēs esam sapratuši šobrīd, ka ar kārtām lielāks ieguldījums tajā oglekļa bilancē ir ārpus meža. Produktos, kas nāk no meža ārā, kas ir aprits ekonomikas stāsts, kas ir aizvietošanas efekts stāsts, kas ir aizvietojot produktus, kas citādi tiktu saražoti, izmantojot fosilo enerģiju vai radot fosilās emisijas. Tas ir aizvietojot kaut vai nezinu, betonu, metālu būvēs un tā joprojām. Mēs zinām vēl tekstilā, un kur tik mēs nevaram koku mūsdienās jau izmantot, bet šo mēs šobrīd uzdāvinam. Faktiski mēs uzdāvinam klimata politikai, kā mežinieki šos te abus efektus, kur nekā netiek mērīti. Man būtu aicinājums visiem piedomāt un stāstīt šo stāstu, un varbūt kādreiz arī tas novedīs pie politiku maiņas un pie kaut kādām, vismaz nacionālām iniciatīvām, ka tas tiks ņemts vērā un tiks vērtēts, bet protams, ka šo te visu iepriekš minēto nevar bez milzīga kvalitatīvu datu apjoma panākt. Tā ir ziņošana. Viss tas ir balstīts uz ziņošanu vairākos līmeņos, sākot jau no organizācijas, tad ir nacionālais līmenis, reģionālais, globālais, vienota metodika, kvalitatīvi dati, salīdzināmi dati, un tas ir izaicinājums, un tur atkal tā paša digitalizācija ir neaizvietojama tajā, pavisam lielajā klimata politikas līmenī jau. Te ir daudz maziņi burtiņi, bet stāsts ir par to, un sarežģīts teksts, vēl pie tam varbūt kaut ko es pat nocitēšu, bet stāsts ir par to, ka nav jau tikai tā pašu iniciatīva. Ir tas, ko šodien arī runātāji teica, ka mēs varam atbalstīt, mēs varam palīdzēt, mums ir finansējums jūsu visdullākajām digitalizācijas attīstības idejām, bet šeit ir arī tāds varbūt spiediens, varbūt ietvars arī visaugstākajos politikas veidotāju līmeņos, kāds 3 dienas atpakaļ bija kaut kāda tur komiteja, es neatceros, kā viņi saucās, kas ģenerēja ceļvedi digitālās 10-gadu stratēģijas ieviešanai, tad tur kaut kāda stratēģiskās digitālās transformācijas ieviešanas plānu, un tādi dokumenti ir čupām, kā jau no rīta minēja, ar zīvi tur ir tā līdzība, tās pārmaiņas notiek galvā, varbūt viņas arī kādreiz tur pūst, bet tā doma jau nav slikta, bet nodabūt viņu līdz mums, līdz resursu apsaimniekotājiem, līdz tiem, kas rada, kas ražo, tas nav viegli, te ir tas sarežģītais teksts ir no Eiropas jaunākajām iniciatīvām, ka pat labāk pieejamā informācija par meža stāvokli ir sadrumstalota un nepilnīga, dati nereti ir novecojuši un sagatavot atšķirīgas definīcijas, tāpēc visaptveroša monitoringa sistēma šīs nepilnības novērsīs. Tad, lūk, starp dalību valstīm vajagot sadarbību un ilgtermiņu meža plānus. Tāpat tiks šis te monitorings dos iespēju vākt un kopīgot saulaicīgi salīdzināms meža datus, kurus iegūst zemes novērošanas tehnoloģiju, kombinējot ar lauka mērījumiem. Tas viss ir vienīga digitalizācija, protams. Un mums jāapzinās, ka mēs būsim daļa no šī. Turklāt šeit ir arī tāds sauklis no Eiropas puses, ka šis satvers palīdzēs tirgot ekosistēmu pakalpojums, jo oglekļa piesaistījums. Varēsim attīstīt jaunas uzņēmējdarbības iespējas, izvērst oglekļa saistīgu saimniecību un dot savu artavu klimata pārmaiņu mīkstināšanā un klimata adaptācijā. Un vēl jauni tirgi,
un tā tālāk, tā joprojām. Tas viss izklausās diezgan ekscelenti, bet tad, kad mēs paskatāmies uz to pašu atmežošanas regulā paredzēto koksnes izsekojamību, tad izrādās, ka Eiropas komisijas šobrīd plāns ir, ka neskatoties uz to, ka mums, piemēram, ir valstī pieejams gan Mežu valsts reģistrs, gan mūsu pašu dažādas ģeotelpiskās informācijas sistēmas, kuras spēj sarunāties ar citām sistēmām. Eiropa grib, lai katrs meža īpašnieks tagad ieklikšķina manuāli koordinātas tai vietai, no kurienes viņam nāks, piemēram, koksnes produkts no meža, un iegūs unikālo kodu, nezinu kā, izziņā e-pastā, un tad šo te unikālo kodu kaut kur ies un kaut kur rādīs un kaut kur drukās. Un ļoti, ļoti interesanti un nemaz neiet kopā ar šo te lielo digitalizācijas stāstu un stratēģiskajām digitalizācijas desmitgažu mērķiem un tā tālāk. Atkal zivs un galva, protams. Par mūsu pašu paveikto, vai ar ko mēs lepojamies digitalizācijā uzņēmumā, nerunājot par tādu ikdienas procesu digitalizāciju, to kādu citu reizi, bet tieši saistībā ar šo te klimatu, ar oglekļa bilanci. Mēs faktiski, tā kā mežzinātnes kompetence pamatā ir Mežzinātnes institūtā Silava, tad mēs varētu teikt, ka mēs ļoti daudz servisējam Silavas pētniekus ar pētniecības infrastruktūru. Un, jā, tur gan varētu teikt, ka tā ir transformācija. Mēs esam izgājuši uz digitālo transformāciju, attālinātu datu nolasīšanu, mērīšanu un tā tālāk, bet sākumā jau vajadzīga ir datu pārraide. Un visu kaut ko izmēģinot, mēs esam secinājuši, ka ir tāds LoRaWAN protokols, kas ir Low Power Consumption Wide Area Network vai kaut kas tāds. Katrā ziņā ar maziņu baterīņu, es kā tāds profāns varu teikt, ar maziņu baterīņu ilgi darbojās, ļoti forši, ārkārtīgi laba. Caureiz spēja nebūs labs vārds, bet spēja iet cauri šķēršļiem. Vienalga, vai tu aproc zemē to sensoru, iebāz akā, iebūvē mucā. Nezinu, mums nav betona bunkuri, bet saka arī betona bunkuri. Koku vainagu piesniguši, pielijuši, whatever. LoRaWAN, tas datu pārraide notiek ātri. Man liekas, ka filmiņas un bildes tur nevar sūtīt, bet dati tur ļoti labi pārvietojās. Mēs esam ļoti apmierināti un sakam, ka šīs risinājums ir ok meža apstākļos. Protams, vārtēji vajag, lai pēc tam iepumpētu to visu tīklā. Mēs lepojamies, ka mums ir sensori un mērierīces, kurus tas hot topics šobrīd ir mitrās organiskās augsnes, pamatā kūdras augsnes, kas noved pie ietvara meža un ūdens. Un šo te ūdeni, lai mēs samērītu, mums ir pārgāznes, kur mēs mēram caurplūdi, meža meliorācijas sistēmās. Agrāk tur bija tādi pašrakstītāji ruļļi, kur cilvēks ik pa brīdim tur viņus nomainīja un tad lasīja to informāciju un uzvilka tā kā pulksteņa atsperi. Un jā, jāatzīst, ka līdz kaut kādam 2018. gadam, man liekas, mums viņi tur bija tie ruļļi. Tā kā, un tad mēs ieviesām pārgāžņu akas ar sensoriem, kas mēra, piemēram, kā jūs redzat, ļoti, ļoti daudz parametrus papildus vēl tai caurplūdei nodrošina to, ka tie dati lido pilnīgi bez cilvēku klātbūtnes. Tā cilvēku klātbūtne nepieciešama tikai uz apkopi, kalibrēšanu, ja tur jānomaina pH sensoram, varbūt reaģenti vai kaut kas, bet ļoti lielas iespējas. Tas pats arī gruntsūdeņa akas mums ir mežā sataisīts. Tur ir sensori savietoti un tāds vesels networks, kas saucās ekoloģiskais stacionārs. Mums stacionārs tāds ir pasents, bišķi padomisks vārds, bet kaut ko jau no vēstures vajag.
Un vēl viena lieta, ar ko mēs lepojamies, ir tāda milzīga investīcija priekš mums. Vismaz ir vides monitoringa torņi, vides monitoringa stacijas, latviski saucās vēja virpuļa analīze, Eddy-Covariance. Angliski tas ir ārkārtīgi precīzs gāzu analizatoru komplekss. Tur vēl saules radiācijas sensori ir un pironometri un vēl viss kaut kas, bet tāds komplekts, kas ļoti precīzi mēra, kā elpo mežs, kā elpo meža augsne, jo tas arī, ko mēs esam sapratuši, ka tas CO2 bizness jau nav un oglekļa bilances bizness jau nav tikai virs zemes. Viņš ir arī augsnē un tur tā spoguļa pasaule, varbūt tur ir citi mērogi, jo tur nestaigā četrkājainie un divkājainie, bet citādi ir āpulīši visādi mazi, kas patērē dažādas gāzes un izdala gāzes un nomirstot sadalās par kaut kādām gan organiku, gan gāzēm. Un tas viss kopumā ar to virszemes pasauli ir jāsabalansē, jāsamēra. Un līdz šim zinātnieki staigāja pa meža tādu špakteļu spaiņu izmēru gāzu analizatoru. Viņam visu laiku bija tāda brīnuma un atklājuma pilna diena, jo, kā mēs zinām, meža augsne varbūt nav nemaz tik viendabīga. Un pēc katriem 10 metriem viņiem bija pārsteigums un šaubas, vai tie dati vispār ir reprezentatīvi, jo katru reizi kaut kas pavisam cits. Savukārt šeit, it kā liekas, nav daudz 500 metru rādījusā ap to torni, bet ja tev tas jānosedz ir vienlaicīgi ar špakteļu spainīšu izmēru gāzu analizatoriem, tas dod daudz. Un tā puzle vairs nav gabaliņi no milzīga attēla, kur tev jāmēģina salikt, bet tas tiešām ir jau attēls. Tie metadati, protams, būs publiski pieejami, bet mēs nepretendējam uz to, ka mēs ražosim Coca-Cola, mēs tikai piedāvājam sastāvdaļas recepti. Zinātnieki izstrādā un jau tagad ir starptautiski interese no starptautiskiem partneriem uzreiz par šito. Un unikāli ir tas, ka laikam Eiropā ir vienīgās mums 2 tādas virpuļa analīzes stacijas, ka Eiropā vienīgās tās ir, kas ir uz tām kūdras augsnēm. Jo tur ir tā hipotēze, vai mums vai zinātnē tiek izvirzīta, ka nav tik viennozīmīgi, ka atgriešana sākotnējā pārpurotā stāvoklī ir oglekļa efektīvākais ceļš. Zinātnieku hipotēze ir, mežzinātnieku hipotēze ir, ka apsaimniekojot mežu, tu vari panākt vēl labāku efektu. Tikai jāsaprot, kā to mežu ar to ūdens elpināšanu salīdzināt. Ar ūdens kustināšanu un mērot viņa elpošanu mēs to varētu saprast un ar kvalitatīviem pierādāmiem datiem izstāstīt. Bet varbūt, ka rezultāts būs pavisam cits, to mēs redzēsim. Jo tāda mazliet vēl 2 vārdu izpratnei, tad tas rewetting, jeb tā pārpludināšana vai apludināšana, atgriešana sākotnējā mitruma stāvoklī balstās uz to, ka slapjā organiskā augsne neatdod oglekli, viņi nesadalās. Savukārt tikko tagad ir secināts, ka tikko ir kaut kur atklāts ūdens, tad ogleklis neizdalās, izdalās metāns, kas ir vēl sliktāka siltumnīca efekta gāze. Un tur vēl kaut kāds metilētais dzivsudrabs pa vidu parādās, kas vispār ir inde. Tad jānotrāpa tas ūdens būtu tā, ka aktīvā zaļā augu daļa tur ir, bet atklātais ūdens nekur nav. Savukārt, ja mēs gribam audzēt tur mežu, mežam pieaugot, protams, ka ogleklis tiek piesaistīts, bet pēc tam viņi novācot ir emisijas, sagatavojot augsni jaunu mežu stādīšanai ir emisijas, kur tad galā ir tas balans, bet tas būtu devums visai klimata un zīzīm sektoram jau tādā plašā līmenī, un mēs ceram, ka tas ir milzīgs pienesums, kā es teicu, arī ellīgi dārgi tas viss sanāca. Pabeidzot tādu patosu, ka digitālā izaugsmē mūsuprāt būtu jāveidojās harmonija ar visas planētas labbūtību. Mēs katrs esam daļa no šī procesa, apzināmies,
katrs mūsu digitalizācijas tāds piliens pilda trauku, no kura visa cilvēce varēs padzerties mēs paši arī. Kā jau es teicu, tīri merkantīlā interese, lai mēs tik ātri neizmirtu. Kādreiz gan jau mēs izmirsim, bet varbūt, ka mūsu vietā būs neorganiskā dzīvība, kas būs bišķi prātīgāk par mums. Paldies! Paldies! Mēs nonākam pie mūsu slaidiņa, kurā varētu cerēt, ka ir jautājumi. Mirklīt uzgaidām, ja ne, varbūt tikmēr jau mēs redzam kādu, kurš grib pajautāt uzreiz. Ir kāds roku jāceļ? Neviens nav, varbūt kāds ir kaut ko ierakstījis. Mēģināsim tūlīt noskaidrot. Tā, digitālais klimats mums ir jautājums. Lūk šāds. Vai meža pētīšanas stacijā vai stacijā papildus valsts meža dienesta rēķinātajam tāmei, tā teikt, papildus lieklāk emisijas piesaistes komponenti? Nē, tā tāme tiek izrēķināta valsts mērogā. Tur arī vēl ir vieta digitalizācijai. Ints nav vairāk, viņam noveicās. Tā būtu pajautājuši viņam kaut ko. Labi, vai mums ir vēl kāds par šo pašu? Jā. Laura Van, tas nav no personāža vārda filmā. Tas ir jāgooglē, tad ir jāgooglē. Grūti pateikt. Es mēģināju to savu, ko man bija, mani speciālisti man iebarojuši, kas ir Laura Van, bet es viņiem pārjautāšu šo un kaut kur tiksimies valsts zinātniskās izpētes mežos kādreiz, un tad es noteikti zināšu atbildi. Atbildēt jautājums. Labi, varbūt mums ir vēl kāds? Kur var vērsties tikt klāt virpuļu analīzes datiem? Jautājiet meža pētīšanas stacijai, jo nebūs mums, tā ir milzīga datu kopa. Ja nemaldos, tur šobrīd ir nolikts uz tādu izdzīvošanas režīmu, tā datu ievākšana, bet arī tā ir, vai tāda sākotnējo režīmu, un arī tā ir 10 mērījumu sekundē, un tur ir vesela virkne ar parametriem. Uz mūsu serveri viņi būs, bet, kā es teicu, tie būs metadati vai jēldati. Mums vēl ir milzīgi izaicinājumi domāt, kā viņus varbūt sapakot kaut kādā izķerot kļūdas, visko, drusciņi apstrādāt tā, lai neizkropļotu viņus, bet lai viņi būtu baudāmi. Mēs esam tikai bērnu autiņos, kā es teicu, infrastruktūra ir izveidot, datu ievākšana ir sākusies, bet, laikam tā ciniskā atbilde ir, ja nepaprasīsiet, tad nedabūsiet. Labi. Vai mums ir vēl? Vai mums ir tā? Nē, šis jau ir par kaut ko citu. Urā, paldies jums. Urā, tas viss, paldies vēlreiz.